Tā, tas ir saulkrastī, granulu deglis feroli un malkas katls paštaisītais. Tā viņš izskatās diezgan lielais, diezgan jaudīgais, kādi var būt 40 līdz 50 kilovatiem. Šeit arī māja nav maza, 70 plus 200 kvadrātmetri, kopa 270, 52 grādi siltuma nesēja, liesma nozīmē, ka iekšā viskurās, un radiatoru simboliņš nozīmē to, ka mūsu šitā aplikācija, ja, telefons, mēs uzstādām 35, tas nozīmē to, ko mēs vēlamies sasniegt istabā. 35 grādus, bet 23 tas ir faktiski. 15 grādi ir Rīgā, uz ielas, bet esam saulkrastos. Un rekur notiek sildīšanas process. Līdz 5 telefoniem varat pieslēgt. Un rekur arī noslēgt plāksni, viņa domātā tam gadījumam, ja jūs gribat atgriezties pie malkas sistēmas. Vienkārši skrūvējam no 4 skrūves, izslēdzam no strāvas avota, un tad sūkni pārslēdzam vienkārši pie 220 strāves avota. Un rekur arī ir skrūves. Nu, lūk. Tā, un tad iekšā viss notiek vot tā. Kā jums labāk varbūt tā parādīt. Vot tā viss kurās, viss birst iekšā granulas un vot tāds kopējais process. Tagad deglis mums stāv, tā stipri viņš fiksēs. Tagad viņš stāv uz 4. jaudas, tas ir 30 kW. Un rekur ir arī lielais bunkurs, kur ietilps 6 maisiņi tagad ir, bet ietilps 9 maisi, 135 kg kopā. Ja? Arī ir boileris. Un šeit ir arī kolektors, rekur iet uz visiem zāriem, 1., 2. stāvs boileris un tā tālāk. Un rekur ir fāze, lūgums ievērot fāzes, sekot līdzi, fāze pie fāzes, un tad cirkulācijas sūknis, rekur šeit ir pieslēgts pie degļa smadzenēm. Tas nozīmē, ka viņš automatiski ieslēgsies iekšā uz 50 grādiem, kad mājas sasniegsim 20 grādus, piemēram, vēl 20 minūtes viņš cirkulē visu karstu sistēmu. Tas saucamā postcirkulācija. Un rekur drošības sensoriņš, kurš salasa temperatūru, ja būs 80 pāri. Tas ir drošības dēļ. Šitais darbojas uz 85 grādiem, ja mums būs apaudzis pašais katls vai nu dumvāds, un tad gala rezultātā tas ir drošības sistēma. Ja? Un tad kopā uzstādīšanas laiks 5 līdz 5 stundām, garantē 2 gadi, un tad braucam pa visu Latviju, Igauniju, Lietuvu. Un tāds process, nu tā viss izskatās, un kopēja tāme šī gadījumā 2100 eiro. Ja jūs gribat arī uz nomaksu, tad 300 eiro pirmā iemaksa.